Sveicināti! Mēs turpinām Bībeles studiju vēstuli ebrejiem. Caur Dievu žēlastību jau būs, kad mēs esam izlasījuši, es saku mēs, jo bieži vien esmu šeit kopā ar mācītāju Baibu, citreiz mācītājs Daniēls šeit ir, vai goda bīskaps, ir bijis arī Andris Kraujas šeit, vai kādi citi cilvēki, un kopā mēs esam lasījuši vēstules, un ir pēdējā vēstule, par ko mēs tagad runājam, tā ir vēstule ebrejiem. Un mēs esam izlasījuši jau līdz 5. nodaļas 10. pantam, un šodien lasām no 5. nodaļas 11. panta līdz 6. nodaļas 12. pantam. Un, ja jums ir Bībele, atveriet to, jo vienmēr ir labi ne tikai dzirdēt, bet arī pašam sekot un lasīt. Un lūksim Dievu, lai Dievs ar savu garu mūs uzrunā, lai mūsu sirds un dzīves mainās, lai Dieva vārds ir pagodināts. Un, ja tas tev kalpoja, tu skaties, un varbūt tu regulāri skaties, vai tu neesi piesakojis mūsu draudzes Facebook lapai, piesako, ka tu seko, nospied ikšķīti, ja tev patīk, un padalies ar to arī citiem, lai Dieva vārds tiek izplatīts arī plašāk. Lai Dievs tev bagātīgi svētī. Lasam! No sākuma lūdzam, pēc tam lasam. Debes Tēvs, paldies par Tavu žēlastību, paldies par Tavu klātbūtni, paldies par Tavu svēto vārdu. Kungs, kā šeit vēstulē ebrejiem ir teikts, ka Tavs vārds ir dzīvs un spēcīgs, un tas spiežas dziļi iekšā līdz pāršķirt dvēseli, prātu, veseli un garu locekļus un smadzenes, un ir doma un sirds prāta tiesnesis, un nav radījuma, kas viņa priekšā apslēpts, un viss ir atsekts un atklāts viņa acīm. Viņam mēs dosim norēķinu. Kungs, es lūdzu, runā uz mums, piedies dziļi iekšā, maina mūsu sirds un dzīves un pagodina savu svēto vārdu. Mums Dievs un apstiprina to ar līdzošām zīmēm, brīnumiem. Dievs, lai Tavs vārds dziedina. Kungs, kā teikt Tavā vārdā, ka Tu sūtīsi savu vārdu un dziedināji viņus. Dievs, kad Kungs ir kādi neveseli, kas klausās, tad Tavā vārdā ņem autoritāti par šīm slimībām un sāpēm, lai viņi top dziedināti Jēzus Kristus vārdā. Mums, Kungs, lai Tavs vārds ir pagodināts. Dievs, es pielūdzu Tevi, runā savu vārdu, atklāj savu vārdu, maini mūsu sirds un dzīves. Vēlreiz to lūdzu, Tēvs, Jēzus Kristus vārdā, Kungs. Amen. Un tagad gan lasam. 5. nodaļa vēstule ebrejiem no 11. panta līdz 6. nodaļas 12. pantam. Par to mums būtu daudz ko runāt, bet ir grūti darīt to saprotam, tāpēc, ka jūs esat kūtri palikuši dzirdēt. Jo, lai gan laika ziņā jums pašiem pienākas būt tiem, kas māca, jums atkal vajadzīgs kāds, kas jums māca Dievu vārdu pirmsākums. Nesat tapuši par tādiem, kam vajag piena, ne cietas barības. Jo katrs, kas bauda pienu, ir taisnības vārdu nepratējis, jo tas ir bērns. Bet pilngadīgiem pienākas cieta barība tiem, kam ir piedzīvojumi un kam prāti vingrināti izšķirt labu un ļaunu. Tāpēc atstājuši Kristus mācības sākumu dosimies pretim pilnībai, neikdam par pamatu atgriešanos no nedzīviem darbiem un ticību Dievam ar mācību par kristībām, roku uzlikšanu, miroņu augšām celšanos un mūžīgo tiesu. Arī to mēs darīsim, ja Dievs atļaus. Jo ir neiespējami tos, kas reiz apgaismot un baudījuši Dieva dāvanas un kļuvuši svētā gara dalībnieki un baudījuši labo Dievu vārdu un nākamā laika spēkus un krituši, atkal vest pie atgriešanās, jo tie sev Dieva dēlu sit krustā un liek smieklā. Jo zeme, kas uzsūk uz biežu līstošo lietu un audzēs tādus derīgus tiem, kuru dēļ tie arī tiek apstrādāti, saņem svētību no Dieva, bet kas ēkšķus un daļus audzē, ir nederīgi un lāstam tuvu. Tās gals ir ugunī, bet par jums, mīļie, mums ir pārliecība par kaut ko labāku, par jūsu pestīšanu, kaut arī tā runājam. Jo Dievs nav netaisns, kā aizmirst jūsu darbu un mīlestību, ko esat parādījuši viņa vārdā, arī to, ka esat kalpojuši svētiem un vēl kalpojat. Bet mēs gribam, lai katrs no jums parāda to pašu centību, lai pastāvētu pilnīgā cerībā līdz galam, ka jūs netopat kūtri, bet sekojat tiem, kas ar ticību un pacietību iemanto apsolījums. Āmen. Par to mums būtu daudz ko runāt. Pāvils raksta 5. nodaļā 11. pantā. Un pirms tam mēs pagājušajā runājām par Kristus priesterību, par mūsu priesterību. Viņš saka tālāk, bet ir grūti darīt to saprotamu, un nevis tāpēc, ka tas būtu grūti saprotams, bet tāpēc, ka klausītāji ir palikuši kūtri dzirdēt. Apostols Pāvils vēstulē Timotejam runā arī vēl par kādu citu lietu. Viņš runā par to, ka pēdējā laikā būs grūta laika, kad cilvēki iecels savu mācītājus kausa sniezu. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka viņiem klausās tikai to,
ko viņi paši vēlas, tikai to, ko viņi grib dzirdēt. Bet Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs, un mums ir vajadzīga, es teikšu, tāda sabalansēta un pilna barība arī no Dieva vārda. Ne tikai, ka tev ir mīļie psalmi, un tu lasi tikai psalmus, vai tev ir mīļā vēstule, un tu lasi tikai to mīļo vēstuli, un visu pārējo Dieva vārdu. Nē, Bībelē saka, ka viss Dieva vārds ir noderīgs, ir vajadzīgs, ir domāts mums par svētību, lai mēs pieaugtu taisnībā, lai pieaugtu ticībā, lai mēs mainītos Kristus līdzībā, lai mēs redzētu, kāds ir Dievs, un lai Dieva vārds mūs mainītu, lai mums būtu tāds sabalansēts, veselīgs uzturs. Problēma nav, ka vārds ir nesaprotams, problēma, ka mēs esam kūtri, negribīgi dzirdēt. Un tālāk 12. pantā teiks, jo laika ziņā mums pašiem pienācās būt tiem, kas māca, mums atkal ir vajadzīgs kāds, kas mums māca Dieva vārdu pirmsākumus. Un mēs lasām, Pāvils saka, to, ko esam sasnieguši, pie tā turēsimies. Ja? Atklāsmes grāmatā ir teikts, ka tur to, kas tev ir. Ja? Ir svarīgi, ka mēs turam to atziņu, to izpratni, kas mums ir. Lai nav tā, ka mēs ticam, un pēc laika atkal mums vajag pārliecināt, atkal mums vajag dzirdēt. Nē, tur, tev ir atklāsme, turi to, neej atpakaļ, nenoliec to, turi to atklāsmi, to, ko Dievs tev ir devis, ko Dievs tev ir mācījis. Ja? Pirmsākums, pamats, mēs lasām šeit tālāk, kāds ir šis pirmsākums, šis te pamats. Tas ir 6. nodaļā mēs lasām, tā ir atgriešanās no nedzīviem darbiem. Ja tu esi atgriezies no nedzīviem darbiem, tev ir piedots. Tev ir piedots, tu esi jauns radījums Jēzu Kristu. Tev nav jāapšauba tavu pestīšanu, tev nav jāapšauba Kristus upurs, tev nav jāapšauba tas, ko Dievs ir izdarījis tavā dzīvē. Bībelē saka, ka viņš ir uzticams un taisns, tu atzīsties savos pārkāpumos, viņš piedod un nepiemina. Ja? Un viņa asins šķīsta no visiem grēkiem. Un šis te piens, necieta barība, bieži vien cilvēkiem vajag dzirdēt, ka Dievs viņus mīl. Tas ir pats pamats, tādēļ tā ir Dieva mīlestības vēstule mums, bet atkal un atkal, ja tev to vajag dzirdēt katru dienu, tev ir jāiemācās un jāsaprot, ka tās nav sajūtas, tas nav vienkārši, tev ir jānotic. Un Bībelē saka, bez ticības Dievam nevar patikt. Bez ticības nevar patikt Dievam. Un ticība ir pārliecība par neredzamām lietām. Arī tajos brīžos, kad tu nejūti, arī tajos brīžos, kad tu nejūties glābts. Evaņģēlis Reinhards Bonks stāsta, kā viņa tādā grāmatā ir tāds tā kā no stāsts, apraksts, nezinu, paties, nepaties, izdomāts, ka kāds puika, viņš ir nācis, lūdz grēcinieka lūkšanu, lūdz grēku nožāles lūkšanu dievkalpojumā vai svētdienas skolā, un tad Bībelē teikts, ar savu sirdi ticēs, muti apliecinās, Jēzus par kungu būs glābts, un viņa grēki ir piedoti, viņš zina, ka viņš ir jauns radījums, Jēzu Kristu, viņš aiziet mājās, un vakarā gultā guļot viņam šķiet, ka, viņš nemaz nav glābts, un nemaz nav glābts, kad viņš ir pilnībā pazudis, un viņš atšķir Bībeli, un lasa, nē, kas ir Jēzu Kristu, ir jauns radījums, kas bijis, ir pagājis, viss ir tapis jauns, un viņš atkal apguļās un izslēdz gaismu, un pēc brīža viņam atkal šķiet, viņš atkal atver Bībeli, paldies Dievam, te joprojām tā ir rakstīts. Joprojām tā ir rakstīts, Dieva vārds ir nemainīgs, joprojām tā ir rakstīts un tā arī ir. Un tad trešo reizi, un šoreiz viņam šķiet, ka no gultas apakšas nāk ārā tā doma, un viņš ieslēdz gaisu un paņem Bībeli, atšķira to un paliek zem gultas apakšā un saka, velns, šeit pats izlasi, es esmu jauns radījums Jēzu Kristu, kas bijis ir pagājis, viņš visu dara jaunu, uzticies viņam, ja? Uzticies viņam, lūkojies vārdā, pieaudz Jēzu Kristu. Pieaudz Jēzu Kristu. Mēs kā bērni ienākam Dieva valstībā, mēs tiekam pieņemti kā bērni. Ja? Bet Bībele runā, Pāvils runā par to, bet kamēr mēs vēl esam kā bērni, mums ir aizbildi, mums nav šis pilns mantojums. Un ļauj, lai Dieva gars tev vada, lasi visu Dieva vārdu. Lūkojies, ko vārds māca un saka par visu tavu dzīvi, pilnībā uzticoties, paļaujoties viņam. Un tu redzēsi to žēlastību un brīnumu, ko Dievs var darīt tavā dzīvē un caur tevi. Ja? Un mācība par kristībām, nomiris grēkam, uzcēlies jaunai dzīvē.
Pāvils saka romiešiem, spried tā par sevi, ka tu esi miris grēkam un dzīvo Jēzum Kristum, uzcēlies jaunai dzīvei. Spried tā par sevi. Un tālāk no 4. panta ir tāds brīdinājums, ļoti tāds, visu vēstuli ebrejiem ir uzmanieties, ka jūs netiekat aizkaloti projām, pieviltī, tā kā straumi lēnām aiznest projām pa straumi. Bet šeit tādi ļoti spēcīgi, stipri tādi, varētu teikt, tādi nopietni vārdi, jo ir neiespējami. Tos, kas reiz apgaismoti un baudījuši Dievu dāvanas un kļuvuši svētā gada dalībnieki un baudījuši labo Dievu vārdu un laikamā laika spēkus un krituši, atkal vest pie atgriešanās. Jo tie sev Dievu dēlu sit krustā un liek smieklā. Bībeles arī saka, ka taisnais viņš klūp, bet viņš ceļas. Viņš krīt, bet viņš ceļas. Un šeit ir teikts, ja viņi ir krituši, tad ir neiespējami viņus atkal vest pie atgriešanās. Vai tā ir pretruna? Nē, šeit neiet runa par to, ka tu gāji, paslīdēji kāja, nokriti. Ja citiem vārdiem tavā dzīvē tu nebija nomodā, bija grēks, Jānis saka, viņš uzticams un taisns, atzīstamies, viņš piedod, viņš nepiemina. Par ko tad šeit iet runa? Šeit iet runa par to, ka cilvēki, kas ir piedzīvojuši Dievu, un šī ir vēstule ebrejiem, cilvēki, kas ir piedzīvojuši Dievu, līdzīgi kā vēstulē galatiešiem apostols Pāvils raksta, ja kāds pie jums nāk un sludina citu evaņģēliju, lāst par to. Ja? Un vēstule ebrejiem bija kāda cilvēku grupa, ebreju tautības cilvēki, kas sludināja Kristu un tad atgriezās atpakaļ pie baušlības, atgriezās atpakaļ pie likuma, atgriezās atpakaļ pie upurēšanas, apgraizīšanas, pie visa tā, ko Dievs teica, ir piepildīts Jēzu Kristu. Un Bībele saka, ka nav glābšanas nevienā citā. Ja tu aizēji prom no tā, tad nav glābšanas nevienā citā. Un, ziniet, tad interesanti ir kāda cilvēku grupa, liela cilvēku grupa, diemžēl, kur visu laiku šis te, ja es tā varētu nosaukt, ebrejiskais vilina. Un viņiem šķiet, ka viņiem vajag apgraizīties, ka viņiem ir jātur sabats, ka viņiem ir vēl visādi likumi, kas ir ebreju, ir cilvēki, kas lasa pamatā tikai veco derību un skatās, jo pa jauno viņi tur īsti nav droši, ja? jo ebreju Bībelē redz jaunās derības, taču nav, tas ir tikai kristiešiem, un tad viņi stāsta visādus stāstus par Konstantīnu, kas ir samainījis visu, izdarījis visu, un ko cilvēki ir pielikuši klāt un izdarījuši un vēl kaut kādā veidā, bet patiesībā viņus velk atpakaļ pie tā, un klausieties, ir ļoti nopietnas brīdinājums. Ja tu esi bijis ar Kristu, tu esi piedzīvojis glābšanu, tu esi piedzīvojis to, ka Dievs ir piedevis tavus grēkus, tavs sirds, tavu dzīvi ir mainīta. Tu esi baudījis šo nākamā laika spēku, tu esi baudījis, kļuvis svētā gara dalībnieks, jo Bībele saka, vienā miesā mēs tiekam kristīti par vienu, vienā garā mēs tiekam kristīti par vienu miesu, ja? Ka Tev gars ir sācis māju, tu esi saņēmis šo dievbijības garu, kas tev liek saukt abu tēvus, un tad tu noliedz to, un tu ej apakaļ pie tā, kas ir piepildīts Jēzu Kristu, tu ej apakaļ pie tā, un tu sāc cienīt laikus un datumus, un kā Pāvils saka, viņš saka, vai tikai es nebūtu veltīgi jums sludinājis. Ja, un tāpēc Pāvils arī saka vēstulē galatiešiem tik spēcīgus vārdus, ka viņš lāsts par to, ja, lāsts ir atsumtība no Dieva, nošķirts no Dieva, viss nolādēts. Bībele saka, ka pret mums bauslības lāsts ir piepildīts Jēzu Kristu, ja nolādēts, kas karājas pie koka, ja? Bet, kad tu jāpakaļ, tu atkal nonāc zem šī lāsta, un Izraels nespēja to piepildīt. Un tu nespēji piepildīt bauslību, glābšanu ir tikai Jēzu Kristu. Tas ir ļoti, ļoti, ļoti nopietni, ja? Jo tu Dieva dēlu sit krustā un liec smieklā. Sit krustā un liec smieklā. Un lasam tālāk, jo zeme, kas bija uzsūkusi bieži līstošo lietu un audzēs tādus derīgus tiem, kuru dēļ tā tiek apstrādāti, saņem svētību no Dieva. Tie vārds Bībeles ir kā sēkla, Jēzus stāstīja līdzību. Ja? Kā sēkla, ka sēkla krīt zemē. Un tur dažādi šīs te augsnes. Un šeit vēstules ebrejiem autors, viņš saka, tā, ja tu dzirdi tie vārdu atkal un atkal un atkal, bet tavā dzīvē ir tikai ēkšķi un daži, Bībele saka, tad tas ir lāstam tuvu un gals ir ugunī.
tu dzirdi Dievu vārdu, bet tava dzīve nemainas. Kad tu nelietīgi, viens no paušiem tev nebūs nelietīgi Dievu vārdu valkāt. Kad tu dzirdi, tu varbūt esi draudzēs baznīcā, varbūt klausies, nezinu, skaties, apmeklē dievkalpojumus un tavā dzīvē nekas nemainas. Ir lietas, tu zini, tava dzīve nav saskaņā ar to, ko Dievs ir teicis. Dievs ir devis tev žēlastību. Bībele saka, Jēzus mācījās paklausību. Ja? Paklausību mācījās un Dievs ieceļ, Dievs aicina. Dievs dod svēto garu tiem, kas viņu paklausē. Un Jēzus teica, jūs esat man draugi, jūs darat to, ko es saku. Jūs paliekat manā mīlestībā, jūs paliekat manā vārdā. Tas ir nopietni. Tas ir nopietni, ka tu dzirdi vārdu, vārds runā tavā dzīvē, tas spiežas dziļi iekšā, viņš uzrunā tevi, ko tu darīsi ar to. Tava atbilde nosaka, vai tu audzē ēkšķus un daļus, vai tu nesīsi auglību savā dzīvē, kad tava dzīve būs svētīta. Tava atbilde Dievu vārdam. Vai tu dzirdi un paklausi, ja es ar ko jūs sakat, kungs, bet nedara to, ko es saku. Ļoti nopietns vārds, ja tu nesīsi augļus stādus, tu saņemsi svētību no Dieva. Un ko nozīmē svētība no Dieva? Protams, pirmkārt tā ir pestīšana, glābšana, bet ja mēs lasām Bībelē arī, lūkojamies vecā derībā, bija Balaks, ka ķēniņš, kas aicināja Biljāmu nolādēt Izraēlu. Un šis pravietis devās ceļā, lai nolādētu Izraēlu, un Dievs uzrunāja viņu, un viņš arī pravieto par Izraēlu, un viņš saka šim ķēniņam, Balakam, viņš saka, es nevaru nolādēt to, ko Dievs ir svētījis. Un visi šie te lāsti, kas bija apkārt, visas šīs tautas, visiem šiem elku dieviem, ar visām šīm lietām, viņas nevarēja neko izdarīt Izraēlam, kamēr Izraēls sekoja Dievam. Tā ir Dieva svētība. Dieva svētība ir brīnišķīga. Bībelē saka, Dieva svētība padara cilvēku bagātu bez īpašām viņa pūlēm. Dieva svētība, tas ir pāri par to, kas ir dabīgi, kas ir, tā jau nevar būt. Nē, var. Ar Dievu visas lietas ir iespējamas. Ja? Nes augļus tam kungam, ļauj Dieva vārds izmaina tavu dzīvi. Varbūt ir diskomforts tev un nekomfortabli kaut kādā veidā, ka Dievs tev uzrunā, bet nemūc no tā projām. Sakārto savu dzīvi saskaņā ar to, ko vārds saka, jo Dievs ne tikai uzrunā, viņš arī dod žēlastību mums dzīvot pēc vārda. Un tu redzēsi, ka tu saņemsi svētību no Dieva. Arī Pāvils, vēstules ebrejiem autors, mēs nezinām, kurš ir autors, jo nemin šeit, ja? Nemin vēstuli ebrejiem, autors nav minēts. Dažādas domas, kurš tas ir, viena no domā arī Pāvils, cita domā, ka nē, dažādi, bet, lai kas tas būtu, mēs ticam, ka tas ir Dieva vārds, dzīves un spēcīgs. 9. pantā saka, bet par jums, mīļie, mums ir pārliecība kā par kaut ko labāku. Par jūsu pestīšanu, lai arī tā runājam. Mums ir pārliecība par kaut ko labāku, par jūsu pestīšanu. Šeit autors brīdina, viņš saka, ka jūs nevajag būt mazgadīgiem bērniem, vajag pieaugt Kristū, nelietīgi nevalkā Dievu vārdu, ne tikai lasi, bet dzīvo, dari to, ko Dievu vārds saka, ne tikai saka kungs, bet dari to, ko Dievu vārds saka, ja? Un audzē tādus derīgus, ja? Derīgus tam kungam, derīgus, kas pagodina Dievu, lai tavu dzīvi pagodina Dievu. Un šeit autors saka, mums ir pārliecība, ka jūsu dzīve ir tāda. Ja? Ka jūsu dzīve ir tāda, kas nes augļus tam kungam. Un 10. pāns saka, jo Dievs nav netaisns, ka aizmirst jūsu darbu un mīlestību, ko esat parādījuši viņa vārdā. Ar to, ka esat kalpojuši svētiem, vēl kalpojat. Atcerieties Kornelija namas apstu darbu 10. nodaļa, kad Dievs sūtīja savu eņģeli pie Kornelija un teica, ka Dievs ir pieminējis viņa dāvanas un lūkšanu. Un reizēm mēs darām labu, un tad pienāk kaut kāds brīdis, mums liekas, es kāda jēga, es te daru labu, bet man tik slikti iet, vai man pašam tā neiet, vai tad, kad man vajag, neviens man nepalīdz, vai tāda vilšanās gandrīz, vai, ja? Bet Dievs nav aizmirsts. Bībele saka, Dievs nav netaisns. Dievs nav netaisns, ka aizmirst jūsu darbu un mīlestību. Mīlestība, kas tic visu, cer visu, piedod visu, panes visu, nemeklē savu labumu, neskaistas, neizturas piedaudzīgi, tā ir laipna, tic visu, cer visu, panes visu, nekad nebeidzas. Ja?
Dievs nav aizmirsis tavu mīlestību, ko tu esi parādījis viņa vārdā. Ko tu esi mīlējis un parādījis viņa vārdām, kā tu esi kalpojis arī svētajiem. Ja? Jēzus teica, ko tu esi darījis vienam vismazākam, tu esi darījis man. Un Dievs saka, tas nekur nepazūd. Tev varbūt šķiet, ka tajā brīdī nav rezultāts, bet tas nekur nepazūd. Dievs to zina un redz. 11. pāns saka, bet mēs gribam, lai katrs no jums parāda to pašu centību, lai jūs pastāvētu pilnīgā cerībā līdz galam, ka jūs netopat kūtri, bet sekojiet tiem, kas ar ticību un pacietību iemanto apsolījumus. Ar ticību un pacietību iemanto apsolījumus. Netopat kūtri, parādiet šo centību līdz galam. Dari labu, dari līdz galam. Seko Kristum, seko līdz galam. Kalpo līdz galam. Evaņģēlistam Rehanam Bonkem reiz jautāja, kāds ir, kāpēc viņš ir tā, ka tik ilgi kalpošanā, kāds ir noslēpums tam, ka viņš kalpošana ir tik auglīga, un viens vārds, ar kādu viņš atbildēja. Viens vārds – neatlaidība. Neatlaidība. Ka tu turpini darīt. Tu neredz augļus, tu turpini darīt. Kāpēc? Tāpēc, ka tas ir taisnīgs Dievu priekšā, jo Dievs tā ir teicis. Tev ir grūti, turpini darīt to, ko Dievs ir teicis. Jo kāpēc? Jo Dievs tā ir teicis. Dievs tā ir teicis, un tu redzēsi augļus. Bībele saka, mums vajag ar ticību un pacietību iemantot apsolījumu. Apsolījums ir, Dievs ir devis šo apsolījumu, tu tici šim apsolījumam, turpini uzticēties, turpini darīt to, ko Dievs ir teicis. Turpini darīt to, ko Dievs ir teicis apsolījumā, jo apsolījumi parasti nāk ar līdzīgi, kā Bībele saka, pirmais baušlis ar apsolījumu. Ja? Godā savu tēvu māti, lai tev labi klājas un tu ilgi dzīvo. Baušlis, ko es pasludinu par saviem bērniem parasti, jo viņi vienmēr ir ar cieņu izturējušies pret mums, kā vecākiem. Es pasludinu šo baušli par viņu dzīvi. Viņiem labi klāsies, un viņi ilgi dzīvos. Kāpēc? Tāpēc, ka Dieva vārds saka, ka šis baušlis likums, ja, Dieva likums, kur pats Dievs ir teicis, viņi godā tēvu māti, viņiem labi klāsies, viņi ilgi dzīvos. Ja? Ik viens šis te apsolījums Bībelē, viņš parasti nāk ar tādu nosacījumu. Tu satver šo apsolījumu, dari to, ko Dieva vārds saka, un tu redzēsi Dievu godību, Dievu žēlstību, Dievu spēku, Dievu palīdzību, tu iemantosi apsolīto. Citiem vārdiem, tas, ko Dievs teica, tas piepildīsies tavā dzīvē. Amen? Un uzticies viņam, paļaujies uz viņu. Dievs ir uzticams. Dievs ir uzticams. Pastāv pilnīgā cerībā līdz galam. Amen. Un mēs noslēgumā lūgsim Dievu, un tu nāc Dievu priekšā, uzticies viņam, paļaujies, un varbūt kaut kur mums ir dažādi periodi mūsu dzīvē, un laiki, un apstākļi, un situācijas, un lietas, un varbūt kaut kur tu esi palicis kūtrus dzirdēt. Tad nāc Dievu priekšā, saka, kungs, ieredzini uguni no jauna manī, palīdz man ar mīlestību lasīt tavu vārdu, nāk pie tavu vārdu, klausīties tavu vārdu, nebūt paviršam, aizmāršīgam klausītājam, ja? Nebūt tādam, kas tikai klausās, bet nedara to, bet paturē to savā sirdī, un nest augus tam kungam ar pateicību. Ja tev ir vajadzība šodien, zini, ka Dievā, Jēzu Kristu, tas ir piepildīts, tas ir pabeigts darbs, tā ir tava glābšana, tā ir tava dziedināšana, Dievs joprojām mīl tevi. Dievs nav atstājis un nav pametis. Dievs redz visu tavu ceļu, visu tavu darbu, parāda šo centību līdz galam. Ej līdz galam. Dieva apsolījums tev pieder, tas ir tavs. Uzticies viņam. Nāksim Dievu priekšā un lūksim. Un pirms mēs lūdzam vēl, varbūt tu esi dzirdējis Dievu vārdu no bērnības jau ilgi, bet tu savu dzīvi, savu sirdi neesi uzticējis viņam. Varbūt tā ir tava sieva, kas klausās, varbūt tavs vīrs, kas klausās tavā ģimenē, bet tu neesi atdevis savu sirdi viņam. Tu esi dzirdējis tik daudz reizes. Šī ir tava reize. Uzticies viņam. Šī ir tava reize. Neatliec to uz rītu. Neatliec to uz rītu. Tie tāds brīdinājums, ļoti, ļoti nopietnas, ja? Kas uzsūta šo lietu, bet audzē ēkšķus un daļus, ir nederīgi un lāstam tuvu. Un tās gals ir ugunī. Tas ir brīdinājums.
Bet tas ir brīdinājums, kādēļ. Tas ir tādēļ, ka Dievs mūs mīl, tādēļ, ka viņš negrib, lai kāds cilvēks pazust, bet lai visi nāktu pie patiesības atziņas. Nenoraidi, Bībele saka to, kas runā. Nenoraidi. Amen. Dārgais debes Tēvs, es Tev pateicos par Tavu žēlastību, par Tavu klātbūtni, es Tev pateicos par Tavu vārdu, mans kungs. Es lūdzu, Dievs, palīdz mums pieaugt Tevī, palīdz, kungs, ka mēs neesam tikai tādi, kas bauda pienu, kungs, kad Tu vari dot mums arī cietu, ka Tu vari barību, ka Tu vari uzticēt mums lietas, ka Tu vari, kungs, mums, Dievs, kā Tu Tavam dēlam Jēzum Kristum, kungs, kurš izcieta, Dievs, tādēļ, lai uzvarētu, kungs, lai nestu šo glābšanu un pestīšanu. Dievs, palīdz mums iet šai dzīvē cauri ar pateicību, ar slavu, kungs, ar ticību un pacietību, darīt to, kas ir taisnīgs Tavā priekšā, mans kungs. Es Tev pateicos, ka Tu svētīdams svētīs un vairodams vairosi katru man Dievu savā žēlastībā, mans kungs. Es lūdzu par tiem Dievu savā žēlastībā, ka Tu pieskaries, kungs, Jēzus, kas dzird Tavu vārdu atkal un atkal. Ir kādas lietas, ko Dievs runā tavā dzīvē atkal un atkal. Nenoraidi. Bībele saka, pielūko, ka tu nenoraidi to, kas runā. Jo tu noraidi Dievu garu, kurš runā tev, kurš runā Dievu vārdu. Dievu gars vienmēr runā Dievu vārdu. Tad nav glābšanas. Glābšana ir tikai Jēzu Kristu. Glābšana ir tikai tā, kā Dieva vārds saka, kā Jēzus piepildīja pie krusta. Uzticies viņam, paļaujies uz viņu. Dievs tev bagātīgi svētī, tuvojies viņam ar pateicību un žēlastību. Zini, ka viņa brūcēs ir tava dziedināšana. Uzticies, tas ir tavs apsolījums. Jēzus vārdā tu cietināts, lai aiziet sāpes, lai aiziet bezmiegs Jēzus vārdā, lai ir pilnīgs miers, žēlastība un drošība. Dievs nekad negriež muguru saviem bērniem. Tu lūkojies, tu tuvojies, un Dievs svētīs tev bagātīgi. Ja tu esi kaut kur Rīgas pusē, priecāsimies tev redzēt dievkalpojumos svētdienās Unijas 99 Rīga, 4. 7. vakarā, svētdienās 4. pēcpusdienā. Tāpat arī tiešraidēs padalies ar šo tiešraidi, lai tas tev svētīja, ar šo ierakstu padalies, lai kungs svētī un stiprina tevi, un priecāsimies tev redzēt atkal gan Facebook tiešraidē, gan draudz dievkalpojumos. Un 31. maijā, 1. jūnijā Ķīpsalā, izstāžu kompleksu Ķīpsala, evaņģelizācijas dievkalpojumu no Mīnus uz Plus ar evaņģelistu Nātanu Morisu. Lūdzu, ziedo, piedalies, ir visa informācija sociālos tīklos, lai kungs tev bagātīgi svētī.